Labrīt! Šodien jau ir 16. februāris, un es sāku savu raidījumu pateicība, mīlestība, saistības. Šodien es esmu īpaši priecīgs, pateicīgs un mīlošs, bet tēma saistības. Laikam es labi izgulējos. Neņēmu 2 dienas tabletītes, atkal paņēmu. Tā pa stundai ceļos, bet gulēju labi. Tāpēc tāds priecīgs. Laikam te jāņem tās tabletītes. Palūdzu jau mazliet Dievu, bet saistības. Izpratne ir pareizo principu un attieksmes atslēga. Atkal man ir jauna atslēga. Pareiza rīcība ir labas dzīves atslēga. Vienu atslēgu jau es zinu. Palīdzēt citam cietējam, tā ir mana garīgās veselības atslēga. Emocionālās veselības atslēga ir vilkt savas dieniņas, dzīvot šeit un tagad, kā es to daru. Pamostos es agri, filmējos raidījumu, braucu uz rīta grupas sadraudzību, tāda alkoholiķim narkomānam ir jāpaguļ, un tad ir pelnošais darbs. Un šorīt es izdomāju, kad es jau varētu no upura bedres braukt. Tik ne jau ziemā, kā tu upura bedrē padzīvosi, bet Ubrakā es brauktu ar velosipēdu, sadraudzībā iebrauktu un brauktu šeit uz pelnošo darbu. Vasarā. Tas gaišs būs forši. Es tā padomāju, pasaules radītājs man tikko to pateica. 2 atslēgas man bija, tagad ir 3. atslēga. Izpratne ir pareizo principu un attieksmes atslēga. Izpratne. Sapratu, par ko iet runa. Izpratne ir tāda. Strādājot ar sadraudzības programmu, es varu sagaidīt savā dzīvē brīnišķīgas pārmaiņas. Ja es godprātīgi centīšos strādāt ar 12 soļiem un sekot 12 tradīcijām. Taču pirmā tradīcija man ir tāda. Pirmais solis ir tāds, bet tas bija janvārī. Es atzinu, ka esmu bezspēcīgs pret citiem, pār citiem un pret alkoholu, un ka mana dzīve bija kļuvusi nevadāma. Es atzinu, ka esmu bezspēcīgs pret alkoholu un pār citiem, un ka mana dzīve bija kļuvusi nevadāma. Un februārī ir 2. solis. Sākām ticēt, ka par mums augstāks spēks un varenāks spēks var atdot mums veselo saprātu. Tas ir februārī. Un es iepazīstu jaunu piederības sajūtu, pazudīs tukšuma un vientulības sajūta. Tā ir patiesība, jo sadraudzībā ir socializācija manējā. Un es jau biju iedomājies iet uz kaut kādu baznīcu, bet tur jau kā vienreiz nedēļā, svētdienā, un viens tas mācītājs kaut ko apspriež, ko ēzelis ir darījis, 2000 gadu atpakaļ. Ar te vismaz nāk cilvēki, un katram iedod laiku parunāt, vismaz kādi citi viedokļi, nevis visu laiku viens viedoklis visu laiku. Tas man arī patīk. Un martā nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi pasaules radītājam, kā mēs viņu sapratām. Tālūk ir. Un ko, protams, tad ir jāskaita. Obligāti jāskaita. Šajā mirklī es varu izvēlēties savu augstāko spēku. Es varu nolikt malā savus vecos un nepatiesos uzskatus par sevi. Un būt tas, kas es esmu, pasaules radītāja bērns. Es sev atgādinu, ka ticība augstākajam spēkam kļūst par ticību, kas mājo manī, un ka mana atvesaļošanās sakņojas tajā, ka esmu patiess pret sevi un savu pasaules radītāju. Tā te ir. Un kas man labi patīk, manas bailes vairs nekontrolē mani.
Es pārvaru savas bailes un rīkojos drosmīgi. Es iepazīstu jaunu brīvību. Es atbrīvoju sevi no raizēm, vainas apziņas un nožēlas par savu pagātni un tagadni. Es zinu pietiekami, lai to neatkārtotu. Pagātnī mēs neaizmirsīsim un arī nenožēlosim. Es iepazīstu jaunu mīlestību, sevis un citu pieņemšanas sajūtu. Es jūtos patiesi mīlams, mīlošs un mīlēts. Es iemācos redzēt sevi līdzvērtīgu citiem. Manas jaunās un atjaunotās attiecības ir ar līdzvērtīgiem partneriem. Klepiņš bišķi labi. Vēlāk paskaitīšu tālāk, bet tagad jāpaskaita noteikti ir kāda šitā lūksmē. Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Un noņem man slogu, lietot to viltīgo un indīgo alkoholu, kā arī būt pārākam par citiem, lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, par tavu mīlestību, par tavu pasaules radītāju, ceļu dzīvē tiem, kuriem mēs ar varenāko spēku un veselo saprātu, kas mājo manā katrā smadzeņu neironā, varbūt vēlēsimies palīdzēt, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu, pasaules radītāji. Un es apzinos, ka esmu vērtīgs un neatkārtojams. Es apzinos, ka esmu vērtīgs un neatkārtojams. Un tāpēc, pasaules radītāji, tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani tādu, kāds es esmu, ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem ikatru. Es atkārtošos, tagad noņem es ikatru mana rakstura trūkumu, kurš mani kavē būt noderīgam tev, pasaules radītāji, un maniem līdzcilvēkiem, pasaules iedzīvotājiem. Dod man spēku izlienot no šejienes tavu gribu izpildīt. Āmen baznīcā. Un pakāpeniski manā dzīvē ienāk dvēseles miers, spēks un garīgā izaugsme. Es uzticos vadībai, ko saņemu no sava pasaules radītāja un ticu savām spējām. Man vairs nav nepieciešams paļauties tikai uz citiem, lai apzinātos savu vērtību, jo es atzīstu, ka esmu bezspēcīgs pār citiem un ka mana dzīve bija pilnīgi nevadāma. Un es sāku ticēt, ka par mani varenāks spēks var atdot man veselo saprātu. Un es ticu, ka pasaules radītājs dos man veselas mieru. Es apzinos, ka esmu vērtīgs un neatkārtojams. Un šajā brīdī es lūdzu savu augstāko spēku novērst visus manus trūkumus, atbrīvojot mani no pagātnes nastas. Šajā brīdī es ielieku savu roku pasaules radītāja rokā, paļaujoties, ka tukšums, ko piedzīvoju, tiek piepildīts ar mana augstākā spēka beznosacījuma mīlestību pret mani un maniem līdzcilvēkiem. Es ielieku savu roku pasaules radītāja rokā un paļaujos, ka tukšums, ko piedzīvoju, tiek piepildīts ar pasaules radītāja beznosacījuma mīlestību pret mani un maniem līdzcilvēkiem.
Slēptā reklāmas sveiciens Vitai DVD Laurencio.